Nu, laba diena visiem. Nu, redziet, bija video ar nosaukumu laikam bedre, intriga. Tā redziet, kas tas viss bija. Tā bedre bija iztaisīta šādai interesantai traktora piekabei, lai varētu ievilkt iekšā. Un uz piekabes ir uzmetināts rāmis, un uz rāmja tiek liktas virsū koka brusītes. Taisīts vēl viens karkas pāri tam metāla karkasam. Redziet, cik interesanti, būvvalde nedod būvatļauju, jo nav ceļa servitūts. Nu, ķipa ceļš ir, bet nav saskaņots ar visiem kaimiņiem un nav šis vārds servitūts. Līdz ar to būvvaldei atkal kaut kāds likums aizliedz bez ceļa servitūta. Bez ceļa servitūta dod būvatļauju, un es pajautāju, kā būtu, ja es uzbūvētu māju uz riteņiem, kas sauktos pārvietojamā māja. Un būvvalde saka, nekādu problēmu. Pārvietojamo māju var likt, nezinu, kad gribu, kur gribu, cik gribu un bez nekādām būvatļaujām. Tāpēc, lai apietu atkal šādu lietu oficiāli legāli, teiksim tā, tad nācās pirkt piekabi, pirkt metālu, metināt, darboties, ņemties un katrā gadījumā uztaisīt šādu te rāmi. Un tagad varēs uztaisīt stila māju, kurai nebūs tāds pamats kā vienmēr visiem, bet tāds nestandarta būs stila māja uz riteņiem. Nu, lūk, kaut kā tā nosauksim video.